Labdien! Ja esi sēdošs darba veicējs, tad noteikti pievērs uzmanību savai darba vietai. Sākumā apskati savu krēslu. Uz tā apsēžoties, tavām ceļu locītavām būtu jābūt aptuveni 90 grādu leņķī, savukārt pēdām pilnā balstā uz grīdas. Ja krēsls ir augstāks un pēdas ir nedaudz uz pirkstu galiem, vajadzētu apakšā palikt paliknīti, kā arī nevajadzētu novietot kājas zem krēsla apakšām. Muguras jostas daļu atbalstam pret krēslu, savukārt plecu daļa mums paliek brīva. Ar krēslu jāpiestumjas maksimāli tuvu galdam un rokas jānovieto uz galda tā, lai jūs varat brīvi darboties ar klaviatūru. Savukārt datora monitors atrodas jūsu taisnu roku iestiepuma attālumā. Datormonitors atrodas taisni pretī jūsu acu līmenī. Ne pa labi, ne pa kreisi, ne augstāk, ne zemāk, lai izvairītos no šīm mugurkaula rotācijām, kā arī no kakla novietojuma pārāk augstu vai arī uz leju. Vajadzētu izvairīties no krēsla attālināšanas no galda, lai nebūtu vēlme sēdēt ar šādu nopaļotu muguru. Ja jums ir krēsls, kurā ir grūti atbalstīt muguras jostas daļu, varat palikt aizmugurē mazu spilventiņu, kurš to ērti atbalstīs. Ceru, ka noderēja!